Jaunā telefutbola virslīgas sezona ir sākusies. Pirmās kārtas spēle 25. un 26. gada sezonā aizdīta šeit Kuldīgas sporta hallē. FC Nikers ar 5-3 izcīna uzvaru pār TFK Salaspils. Mums kopā FC Nikers vārdsargs Artūrs Cīrulis un TFK Salaspils spēlētājs Andrejs Jēgers. Varbūt sāksim ar mainieku. Artūr, tavs komentārs par maču. Jā, sveiki visiem. Mačs, kā vienmēr, Kuldīgā aizraujošs līdz pēdējām minūtēm, pēdējām sekundēm. Vienmēr agresija, vienmēr ir cīņa par katru laukuma centimetru. Fani, kā jau kārtējo sezonu, mūs nepievīla. Atmosfēra fantastiska, komanda ir saliedēta. Domāju, mums šodien viss izdevās, ko mēs bijām ieplānojuši. Jā. Andrej, tavs komentārs par maču Kuldīgas hallē? Mačs reāli tiešām bija karsts, daudz emociju. Kaut kur vairāk varbūt paveicās viņiem, kaut kur mazāk mums. Es domāju, skatām bija spēle, emocijām bagātā. Es domāju, ka skatītājiem gan klātesošie, gan pie ekrāniem bija apmierināti ar spēli. Varbūt par viņu, nezinu, mēs par savu neesam apmierināti un arī par tiesnešiem neesam apmierināti nedaudz. Jā, skaidrs. Tev, Andrej, vēl arī tāds papildus jautājums. Pirmā kārta tomēr tikai virslīgā. Varbūt, kā tu skaties to, ka tik ļoti karsta tā bija? Sarkanā kartīte, dzeltenās kartītes, kopumā 8 gūti vārti. Vai patiešām kaut ko tādu varējām sagaidīt no pirmās kārtas spēles? Vai, kā tu uz to skaties? Es domāju, ka, protams, mēs to varējām sagaidīt, jo jau kuro gadu mēs sākam sezonu, man liekas, pēc kārtas ar Kuldīgu. Un tās spēles vienmēr ir ļoti karstas un aizraujošas. Tāpēc, jā. Jā, paldies tev. Artūr, šo sezonu sākāt līdzīgi arī kā cits bez pārbaudas spēlēm. Vai to jutāt laukumā kaut kādā ziņā? Jo tomēr skatoties apkārt, Rīga ceļo pa Eiropu par pārbaudas spēlēm. Rīgai tuvākas komandas tiekās ar citiem Rīgai tuvākam komandām, bet jūs bez pārbaudas mačiem tas kaut kā traucēja vai īsti to nejūt? Es domāju, ka mums treniņu process bija šobrīd svarīgāks. Bija daudz jauni spēlētāji piesaistīti, manuprāt, gan vecumā jauni, gan arī no citām komandām pārnākuši pie mums. Es domāju, ka to mikroklimatu vajadzēja uzlabot un ieaicināt viņus tā forša komandā. Un tas treniņu process bija diezgan intensīvs. Es domāju, ka čaļi nesūdzējās par to, ka ir vajadzīga kāda spēle vai kaut kas, kur parādīt sevi. Es domāju, ka treniņu laukums bija ļoti konkurētspējīgs, ļoti arī intensīvi treniņi bija, un kur bija tā konkurence savu vietu jāizcīna. Es domāju, ka pietika arī ar tiem treniņu apmeklējumiem, ko treneris izveidoja, kas bija tiešām spēcīgi un enerģiju prasoši un tādi žustki. Andrej, jautājums tev. Šo spēli 12 spēlētāji jums bija pieteikti, tad pilns pieteikums nebija. Arī pirms sezonas konferencē jūsu komandas pārstāvis minēja, ka grūtākais jūsu komandai ir saglabāt to sastāvu, ka katru gadu tas mainās, tas arī sagādā lielas grūtības. Vai sastāvs šogad arī varētu būt viens no tādiem noteicošiem faktoriem, ja kaut kas tomēr regulārajā sezonā neizdodas, kā vēlētos? Vai ir varbūt vēl kaut kas cits, vai tas varbūt nav tik liels traucēklis? Es domāju, ka sastāvs mums ir diezgan jauns un ar lielu potenciālu, tāpēc mums varbūt vienkārši vajag laiku sezonas garumā, gan jau ieskriesimies un būs daudz labāk sniegums, jo ir daudz jaunu spēlētāju pienākuši šo zonu, kuriem vēl jāsaprot visā spēlēšanas sistēma, kā mēs kustamies un visādas izspēles jāapgūst. Jā, tāpēc mums vienkārši vajag laiku, es domāju, un būs jau labi. Vai tas arī varētu būt saistīts, ka neizdevās aizvadīt kādas pārbaudas spēles, vai tas arī īsti netraucē? Vai precīzāk, varbūt, kad sākāt trenēties, varbūt pārāk vēlu sākt treniņu? Iespējams. Nemācēšu atbildēt. Jā. Labi. Pēdējais jautājums, Artūr, tev RFS futzāli izstājušies no virslīgas. Vai kāds ir jūsu regulārās sezonas mērķis, pieminot RFS futzāli, cik ļoti tiecaties, lai spēlētu šajā fināla sērijā, kur atvērusies ir šī vietiņa, kur pēdējos 3-4 gadus ir bijusi vienmēr rezervēta abām Rīgas komandām? Jā, protams,
mērķis ir tā finālā tikt pacīnīties. Komandas šosezonu, es domāju, viss ir liela daļa ir ļoti līdzvērtīgas. Būs cīņa, katra spēle būs svarīga. Bet tieši par to finālu runājot, es domāju, ka katru sezonu tas bija mūsu mērķis. Neviens nenāk šeit, būsim tikai trešie vai Latvijā, saucot Latvijas komandas, kas nav Rīgas komandas pa lielam, kur ir leģionāri, ka cīnīsimies par mūsu Latvijas 1. vietu, 3. vietu, kas saitās. Tā arī bija mūsu mērķis arī tur tikt, arī katru sezonu. Un šo sezonu tā vakancīte ir brīva. Es domāju, ka CV ir sarakstīts labs, tagad tikai jādod uz priekšu. Jā, tad novēlēsim, lai izdodās veiksmīga sezona arī TFK Salaspils komandai. Paldies par jums atvēlēto laiku. Paldies jums. Jā, paldies.